Jau 4. gadu Cesvainai pulcējas skolu jauniešu deju kolektīvi uz kopīgu sadancošanos, sportošanu un pieredzes apmaiņu. Šogad šāda tikšanās norisinājās gaidāmo dziesmu un deju svētku zīmē. Cesvainā viens liels pasākums, kura organizators ir mūsu deju skolotājs Jānis Šķēle, kurā ir paredzēts, ka piedalīsies 15 deju kolektīvi, arī no mūsu sadraudzības pašvaldības Igaunijā Marjamā, kuri būtībā jau savā veidā ieskandinās šo te gatavošanos dziesmu svētkiem. Šādas tikšanās ir jo īpaši svarīgas deju skolotājiem, lai dalītos pieredzē, analizētu un pārunātu problēmas, rastu padomu un pleca sajūtu. Pirmkārt, viņi redz repertuāru, dejas, deju soļus, noteikti skatās, kuram tad labāk, kurš vai mēs mākam arī tā. Un šī sadraudzība ļoti jauka, ja, kas sākas ar sportošanu un beidzas ar diskotēku vakarā. Neapšaubāmi tradīcijas iniciators un galvenais organizators ir Cesvainas deju kolektīva Sprīdītis vadītājs, tautisko deju entuziasts Jānis Šķēle. Es domāju tā, ka tad, kad ir tie grūtie laiki un kad daži viebjas un sūdzas un raud un žēlojas, šeit notiek tas, ka jebkuros laikos var priecāties, jebkuros laikos var pilnveidoties, augt, iet uz priekšu un būt apmierināti ar sevi, ar citiem. Un tas ir šeit kopā dancotājiem no Latvijas, no Igaunijas. Mums kārtējo reizi pirms Ziemassvētkiem tiekoties Cesvainē kopā ar Sprīdīti. Šis ir tāds pirmais kontrolpunkts pārbaudīt sevi gatavību pašā sezonas sākumā. Vai jūs šeit piedalāties pirmo reizi šajā pasākumā? Nē, mēs esam tā kā šī pasākuma veidotāji un mēs uzņemam vietas, mēs katru gadu šeit piedalāmies. Un kas šajā pasākumā visforšākais ir dancotājiem? Tās emocijas, ko tu izjūti dejojot un tās spriedzes sporta spēlēs. Tā. Draudzīgā un nepiespiestā atmosfērā atkal redzēšanās prieks mijās ar sportisko garu, nopietnām sarunām un kopēju mērķu izvirzīšanu nākamajiem deju svētkiem jau nākamvasar Rīgā, kur kolektīvi satiksies lielajos visas valsts koncertos.